Patiesībā nav nozīmes, cik paliek tie uzticīgākie. Bet kur ir filozofija, dargie draugi? Karš nāk virsū. Ir tāda situācija tagad, kad, principā, kāds varbūt no jums redzēja šo te Baltkrievijas prezidenta uzrunu. Tie, kas redzēja, tie saprot, ko tas nozīmē. Un sapratāt zemtekstu. Principā, Baltkrievija gatavojas reālam karam. Un, attiecīgi, arī Lietuva un Polija gatavojās karam, un pastāv pat iespēja, kad šīs te valstis, Polija ar Lietuvu, varētu uzsākt karu bez NATO, teiksim tā, bez NATO atbalsta. Jūs iedomājaties? Bez NATO atbalsta varētu uzsākt karu attiecīgi Lietuva un Polija. Un žurnālists, ļoti slavens žurnālists, ārzemju žurnālists, kas attiecīgi ir kaut kāds tur dāņu žurnālists, ir pateicis, ka trešais pasaules karš principā ir neizbēgams. Viņš to šodien pateica manā Telegram kanālā. Ejiet, skatieties, ja es arī visus tos uzvārdus nevaru atcerēties, bet viņš ir ļoti pazīstams žurnālists. Klausies, kas man tur atnācis ciemos? Jau tarakānu gribat redzēt milzīgi, vai parādīšu jums milzīgi tarakānu. Bet tikai viņš izstāst tāds bišķīgi nosprādzis, es nezinu, uz otru pusi apgriezies. Atlidojas, viņš atlidoja. Tikko atlidoja no kaut kurienes tā. Tūlīdās viņš jums parādīšu. Nē, vēl kustās, viņš tikko atnāca, jā, paskatieties. Pagriezīsim kameru uz otru pusi, parādīšu jums tarakānu, jo man pagaidām par karu ir pofīgi, jo, kā lai saka, paskatieties kāds normāls tarīķis. Kas tev notika, draudziņi, ko? Tarīķi, kas ir? Šitie dzīvnieki, starp citu, viņi izdzīvoja pirms, viņi izdzīvoja vēl pat, rēķināt, viņi dzīvoja pirms dinozauriem, jā? Un tarakāns, starp citu, viņi māk izdzīvot. Viņi arī izdzīvos pēc mums. Nu, dargais draugs, es tev varu pagriezt apkārt, davai. Nu, tev pagriezīšu apkārt. Davai, pagriezīsim tarakānu apkārt. Nevar tā tarakānikam ļaut nomirt. Tā, nu no kurienes tu izbēgi, ko? No kurienes izbēgi, draugs? Paskatieties, kur tu pretojies, no? Kā tāda, es nezinu. Jauna meita. Nu, tarīti. Tarīti, sauksim viņu pa tarīti, vai ne? Paskat, nu vai nav skaistūs, no? Nu vai nav skaistūs, no? Nu, paskatieties, nu, es nezinu, tas ir džeks vai meitene, nu, smuks pēc velna, nu, principā kā kalvītis izskatās, ne? Nu, skaistus. Labi, dargais tarīti, davai griezīsim tev otrādi. Zini, kā dzīvībiņa, jā, bet viņš tāds pusbeigts, izsustieties, nu, knap kustās, klausies, pie vetārsta jāved ir. Nu, tarīti, kas tev notikās, nu? Tarīti. Nē, nu, džekam laikam pēdējās stundas ir. Ko tu tieši uz manu balkonu izlēmi nomirt, es nesaprotu. Man vēl piešūs lietus, es saprotu. Liedos man 7 gadus tagad, nu. Ko es darīšu, vecais? Labi, bet īstenībā uz balkonu viņam dzīvu baigā nav. Mums jāpārmet pār balkonam. Labi, tas tā, ejam atpakaļ tarakānus. Jūs esat apskatījuši. Kā jau zināt, manos laivos ir diezgan ātri viss var mainīties no trešā pasaules kara uz tarakāniem. Es tur tik mošku jāatstāja lodziņš vaļā, jo man patīk šis te foršais taizemes gaiss, kas nāk iekšā. Tā, liekam kameru atpakaļ. I'm back in town. So, turpinam par trešo pasaules karu. Tātad reāli, principā, Eiropa ir pateikusi Baltkrievijai ultimātu. Iedomājieties, jau sākas ultimāti. Ja tu tūlītās Lukašenko neizvāks prom Vāgnerus, prom no Polijas robežas, tad, principā, nu, mēs vēl tur vairāk savilksim karaspēku. Ja? Šāds ultimāts ir izteikts pašam Lukašenko. Nu, lūk, un kur ir filozofija? Lukašenko saka, nu, ka mēs to darīt gluži nevaram, jo jūs paši vācat karaspēku pie Baltkrievijas robežas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Baltkrievi tiešām, nu, reāli gatavojās milzīgā apjoma karam paši, un arī poļi gatavojās, ja?
Un šis te karš septembris, oktobris var reāli jau šaut ārā. Dārgie draugi, ja tā notiek, braucat uz Jauntuvi. Jo es jums pasaku, īstenībā, laicīgi jau nopērkat zemi, jo zemi tagad maksā tikai 8,000. Kā sākas karš, tajā pašā dienā, stundā maksās 25,000. Vismaz, jo man pilnīgi nav žēl tos, kas nav laicīgi savu nopirkuši zemi, man pofīgi, lai jūs šauj nost, man ir par jums nospļauties. Labi, par to tarakānu, es patiesībā vairāk man viņš rūp nekā rūpat man jūs. Nekā personīgi. Es saku, ka es esmu tāds, kāds es esmu. Jo, ja cilvēks ir tik stulbs un neaptēsts un nesaprot, kad nāk 3. pasaules karš virsū, un, principā, ja viņš sāksies, nedod Dievs, viņš sāksies, bet izskatās, ka 90% viņš sāksies, un kā žurnālists, viņš ir slavens, atpazīstams dāņu žurnālists, viņš ir pateicis, ka 3. pasaules karš ir neizbēgams. Un īstenībā tā jau ir, jo, ja tagad Baltijas valstis nesāks karu, Eiropa nesāks karu, tad daudzi tie, kas ir potenciālie karavīri, viņi būs izbraukuši. Principā, kamēr cilvēkus vēl nav pārņēmusi panika, ir jāsāk šis te karš. Ja jūs iedomājaties, jums vienkārši pateiks viss, ka tu nekur nedrīkst izbraukt un amen. Un ar to arī rēķināt, jūs nekur projām no valsts netiksiet. Ja, un tāpēc laicīgi, un kamēr vēl nav sākusies mega panika un bēgšana, tikmēr vēl cilvēki, kā lai saka, jā, tiek mānīti, un paši būs vien vainīgi. Un man viņus pilnīgi nav žēl, ja tādi pamuļķi un vēl atrodas bīstamā valstī, un tad jūs esat pelnījuši iet karā un aizstāvēt šo te Lateju, un tā tālāk, jo paši jūs neieraudzījāt šīs te kara briesmas, jā, pastāv mikro iespēja, kad karš varētu nesākties. Mikro iespēja pastāv, bet vēlreiz, ja žurnālists pasaulē atpazīstams, viņš redz, viņš saka, ka nē, kad karš sāksies, ka tas ir neizbēgami. Es arī, principā, uzskatu, ka tas ir neizbēgami. Es dodu 10%, ka nesāksies, tikai tāpēc, kad var jau vienmēr kaut ko apstādināt, var kaut kas tāds ārkārtējs notikt, kad, tad kāds apstādina šo te karmašīnu un karmašīna nesāk strādāt. Bet reāli, jūs, tie, kas nesko līdzi, tad es jums pastāstīšu, kad Krievija ir noslēgusi, principā, vienu no lielākajiem līgumiem vēsturē ar Ziemeļkoreju par artilērijas piegādi. Jūs iedomājaties, pasaulē visbagātākā valsts ar resursiem ir noslēgusi, principā, ar valsti, kurai ir viszemākās darba spēka izmaksas, ir noslēgusi līgumu par artilērijas piegādi. Jūs zināt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Krievijai ir pieeja pie, ļoti daudz artilērijas, ļoti lētas artilērijas un ļoti efektīvas artilērijas. Tas atkal nozīmē, ka tā Krievija, kas bija pirms šī līguma, tā vairs nav tā pati Krievija, jo viņai jauda ir palielinājusies ļoti krietni. Tā. Ejam tālāk. Hanna Muzons, inspektors Putins, čau Ernest, tev Muzons, tā. 3. pasaules karš būs, saka Mārtiņš, jā, tieši tā. Tieši tā, jā, es saku, es labprāt arī gribētu teikt, pat visi 99% būs 3. pasaules karš, jā. Bet, labi, paliksim pie 90%, pieredze rāda, ka, varbūt kaut kas var pēdējā brīdī izmainīties, jā. Bet redzot to, kas notiek, Iskanderus tikko atved uz Baltkrieviju. Iskanderus, dārgie draugi, tāpat vien neved nevienam. Saprotat? Iskanderi tiek aizvest tagad uz Baltkrieviju. Kas par tarakānu? Viņiem tur daudz tādu bedās. Čau Ernesto, čau bedās. Agnes Ziediņa, gan jau kāds indēja. Jā, Agnes, gan jau kāds indēja nabaga tarakāniņu, vai ne? Mēs abi divi esam dzīvnieku aizstāvji un uzskatām, ka katra dzīvība ir svēta, izņemot neaptās to latviešu dzīvības, kas paši būs vainīgi, ka tu ir karš sāksies. Un starp citu, tie, kas nezin, pandēmija ir ļoti, ļoti tuvu. Jā, nekā personīgi, dārgie draugi, nekā personīgi. Bet reāli pandēmija ir ļoti, ļoti tuvu. Arī es nezinu, kurš sāksies pirmais, vai pandēmija, vai 3. pasaules karš, vai mega ekonomiskā krīze, bet skaidrs ir viens, ka tas, kad 1,000,000%, ka būs gan ekonomiskā krīze, gan Covid, gan arī, par karu, kā jau saka, dod 90%.
Un paskatieties arī par dabas katastrofām, kas tagad notiek Latvijā. Atkal lielgraudu krusta, atkal izsisti logi, atkal noārdītām mašīnas kaput un viss pārējais un tā tālāk. Nu, tā kā rēķinat, jā. Rēķināt, nekas labs nav priekšā, un ticiet man, tie, kas neaizbēgs, viņi, man liekas, nožēlos, bet man prieks vismaz tas, kad viņi debesīs vai LE vienalga, kur jūs nokļūsiet, aizliksiet labu vārdu par mani, jo es esmu vienīgais, kurš jums stāsta, ka 3. pasaules karš tuvojās. Izņemot, protams, šis te atzītais žurnālists, izņemot arī Krievijas prese, jā, un amerikāņi par to vēl mīl runāt. Badās Jauntvijai vajadzētu armiju. Hanna, Belarus un Ruslanda neuzdrošinās tos uzbrukt NATO, tur jābūt galvas slimiem. Nu, Hanna, visādi varbūt, jā. Nu, ko padarīs? Tu nebija saņemts ciet? Es, kurā vietā bija saņemts ciet? Jaunzēlandē, domā, nē, Jaunzēlandē, tur man kaut kādā 10 stundām iedeva viesnīcu apmaksāt, apsargāt viesnīcu ar 2x3 ēdināšanu, ar kā lai to pasaka, ar pavadošo sastāvu uz viesnīcu, jā, principā gida tūrīti nelielu, jā, tā kā tā, forši vispār, forši. Nav par ko pirkt, nu redziet, dargie draugi, nav par ko pirkt Jauntvijā zemi, tad, kad spiedāja par štuku eiro, kāpēc nepirkāt ko, tagad jau 8000, jā, tagad ir jāsaprot to, ka jūs dzīvība maksā Jauntvijas zemes gabalu. Ja, tas ir tas, cik maksā jūsu dzīvību. Nevarat atļauties, mirsiet, ja. Ienākat manā Telegram kanālā, tur baigi forši uztaisīts, kā Ukrainis, Krievs, kuram, teiksim, māte neiedeva naudu Zietkai, lai atpirktos no Krievijas armijas. Tēvam nepalīdzēja šie te gali, kas agrāk bija dienējs, tēvs invalīds, viņam nepalīdzēja šie te gali izpestīt bērnu no armijas. Un kas tur vēl bija? Un viņš vēl beigās mēģināja slēpties, ja? Un, protams, viņu Putins atrada un aizsūtīja uz fronti, kur viņu nošāva. Ar jums ir tieši tāpat, jūs visus nošaus, ja? Tur sievietes, bērnus, visus, kuri neaizbēgs, visus jūs sievietes izvaros, jaunos puisīšus izvaros, bērnus nošaus, uzspridzinās un tā tālāk. Ar to rēķināties. Tas tieši tagad notiek Ukrainā. Ja, ar to vienkārši ņemat un rēķināties. Es negribu jūs biedēt, bet tas ir karš. Jūs saprotat, karā tev neprasīs. Es ļoti atvainojos, vai es drīkstētu jūsu meitu izvarot? Vai es ļoti atvainojos, vai es varētu nospridzināt jūsu māju ar jūsu vecākiem? Jums to karā neprasīs, to ņems un vienkārši nospridzināt. Un ar to tas ir karš, darbie draugi. Jā, paskatieties tie, kas nezin, kas ir karš, paskatieties dokumentālās filmas, kā viss notikās, koncentrācijas nometnes, darba nometnes, jā, tā tev nav izklaide. Tur notiek viss ļaunākais, ko jūs varat iedomāties. Tā ir elle, kas notiek karā. Jā, paskatieties ukrainīši, tad, kad sākās karš, cik viņi nedēļas dzīvoja pagrabos, principā ūdeni viņi nevarēja dabūt, negāja ārā, tur mira tajos pagrabos un tā tālāk, jā. Tā, lūk, tā, bišķīt jāpadzēš mēslaini ir ārā. Es saprotu, ka es tā skarbāk par citiem izsakos, bet, dargi draugi, tas reāli karš tuvojās, jā. Ieiet manā vēlreiz ienākat Telegramā, paskatieties konkrēti šo te, viņš ir atzīts dāņu žurnālists, atzīts, tas nav kaut kāds tur mēslaini Latvijas žurnālists, jā, viņš ir atzīts, viņš saka neizbēgams 3. pasaules karš, un tā arī ir, ka viņš ir neizbēgams principā, jā, nu, ok, ir vēl tie daži procenti, jā, bet fakts kā tāds, kad tā, ejam tālāk. Tā. Kas mums ir jautājumiem? Nav par ko pirkt. NATO rīko karš. Nu, tur jau tā lieta, jums jāsaprot, ka karš tas nav randiņš. Tas nav randiņš, kur es tagad uzaicinu meiteni piekrīt loģiski, un es gribu iet uz randiņu, viņi grib iet uz randiņu. Karš ir tāda lieta, kurā var tikai viena puse gribēt, un karš sāksies, ja? Un karš sāksies, jo NATO šis karš ir nenormāli vajadzīgs. Eiropai šis karš ir vajadzīgs, ja? Tātad, principā, jāsaprot viena ļoti svarīga lieta, kad karš sāksies, kaut vai viena puse grib. Tur nav tā, ka apusē, jā, nu es negribu ar tevi karot, bet
tad vai otrs ar nekaros. Nē, dargie draugi, karš sāksies, kaut vai viena puse grib, un NATO vajag šo karu. NATO vajag sagraut Briksu un visu pārējo. Tāpēc, kamēr jūs esat Latvijā, jūs esat pakļauti briesmām, jūs dzīvības ir briesmās, un ja gadījumā sāksies karš, jā, kas izskatās, ka viņš varētu sākties 99%, 90%, ok, būsim precīzi, ja? Tad jāsaprot, ka labi nebūs, ja? Paskatieties, kas ar Ukraiņiem tagad notiek. Ukraiņus visus no visām pasaules malām mēģina vilkt atpakaļ. Būs drīz rīkojums, ka visiem 3 miljoni vīriešiem jābrauc un jākaro pa to sūdu Ukraiņu. Ja? Tā Ukraina tāds pats sūds kā Latvija. Tur nenormālākā korupcija ir. Es Ukrainā pats esmu dzīvojis. Tur, lai uztaisītu pastu, tev jāmaksā zietka vai jāgaida kaut kāds gads rindā un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Un tajā pašā laikā ukrainīšiem, kas tur dzīvoja, viņi diezgan normāli dzīvoja. Jā, tur nenormāla korupcija, bet taisīja biznesu. Jā, sūdzējās un tā tālāk, bet fakts kā tāds, ka Ukraiņiem nekas labs nav priekšā. Un iedomājies, tev sūta visus Ukraiņus karā. Principā visus džekus, kas var, lai it kā kaut kāda mistiskā Ukraina pēc tam tur zeltu plauktu, kas nekad nav noticis pēc kara, ja? Tāpat kāds nozags to Ukrainu un sagrāb savā varā. 3. pasaules karš būs, saka Mārtiņš, jā. Kur tu būsi, kad sāksies karš? Es būšu Jelgavā, protams. Mārtiņš, kāds karš? Ar ko? Jā, džeki laikam nav sekojuši līdzi. No kara neviens nevar aizbēgt. Var aizbēgt, ja tu laicīgi beigts, tad noteikti var aizbēgt. Tā, ejam tālāk. Vai par to, ka puikas guļ ar meitenēm? NATO tas bizness karot. Amerikai tas ir bizness karot tieši tā. Un ko viņi darīs ar to artilēriju, ka karavīri iet beigām? Kāds ir Krievijai karavīri iet beigām? Kur kaut ko tik stulbi var pateikt? Atceraties par Dauņa šitādiem jautājumiem mēs metam ārā, ja, no šejienes. Te nav idiotiem sanāks, ne? Kristap, tātad, ja tu neesi, kā lai saka, tu laikam krievu valodu nemāki, klausies visu to mēslainai paredzēto, tiksim tā, ļērzu, atceries, Krievija ir daudz lielāka valsts par Ukrainu. Krievijā ir rezervēs 250,000 tagad, un principā regulāra armija vēl kaut kāds tur miljonus aptuveni. Šī te mobilizācija nekad nav apstājusies Krievijā. Viņa ir, un Krievijai ir daudz spēcīgāk, jaudīgāk armija par Ukrainas armiju. Plus Krievijai, ja sākt uzbrukt pašai Krievijai nav problēmas mobilizēt aptuveni 5 miljonus karavīrus. Viņiem reāli nav problēmas mobilizēt 5 miljonus karavīrus. Tāpēc neklausties tajā rietumu mēslā un artilērija, tur jau tieši tā lieta, ja te var iet uz beigām karavīri, tam jau nav nozīmes. Svarīgākais, lai tev neiet uz beigām artilēriju, jo ar to ar artilēriju var dot kārtīgi pretsparu. Tā. Un vienīgais glābiņš ir jauns. Jā, Kristaps tāds pamuļs, jā, reku 11 sekotāji jāmet ārā. Tā jau ir karš vecīt. Nevar būt, nē, tošņi ir jau sācies. Halo, kā sauc tavu slaveno žurnālistu? Ieej manā Telegram un izlasi. Bet par šādu jautājumu formu bloks. Ejam tālāk. Tā, kā tu zini to 100% Ernest par to karu? Ko tieši Lincija? Džokers, viņš jau sen jau ir sācies Ukrainā kara laukā. Tur jau tagad visu pasauli karo pret Krievi. Kādēļ mirsim? Čau vispār, čau. Kurš ar ko karos? Kas nošaus? Tā. Aivita, no kara neviens var izbēgt. Mūzikas fonā par skaņu. Pagriezīsim klusāk. Andris Žigurs, labvakar Ernests, sveiks Andris Žigur. Artis Vērmans, Ernest, Eiropai vajadzīgi pēdiņi. Magdalēna, kur NATO tur karš? Tā jau līdz šim baigi nav bijis, jā, kur NATO tur karš, bet šajā, kur drīzāk Amerika tur karš, jā. Demontāžu pakalpojumi pareizi 100%. Kuzmanello Ukrainā ātrāk taisa dokumentus kā Latvijā, by the way. Nezinu, kas viņiem tagad ir pamainījies, bet bija tā, kā bija agrāk, jā. Tā kā tā, nāc viens trollis ar 10 sekotājiem izplatīt savu fake news. Tā visus troļus blokā.
Pareizi saki, demontāžu pakalpojums, Eva saka, apfrizējies, kā pamana visu, jā. Raitis, kur tagad atrodies Jauntvijā? Nē, vēl esmu Taizemē. Nogriez muziku klusāk, nogriezām. Natiņa saka, labvakar. Magdalēna, jēziņ, cik man daudz jautājumi salidoja. Mēģināsim atbildēt. Emilija saka, seksī. Čau, Emilija. Inga Lazareno, ka labvakar. Zanta, cik būs Jauntvijas aizsardzības budžets? Necik IBM SS bies Krievs arī var nopirkt zem Jauntvijā, protams. Kur tu atrodies Taizemē? Redziet, mēs nešķirojam cilvēkus, pircējs, attiecīgi gan Ukraiņus ņemam, gan Krievus ņemam, gan arī no citām valstīm ņemsim cilvēkus, jo šis projekts ir priekš latviešiem, tā ir Jaunatvija, pirmā vieta būs Jaunatvija, bet viņš nākotnē, kad attīstīsies, tas ir Country 2.0, jeb valsts 2.0, kur visi cilvēki no visām pasaules valstīm ir laipni aicināti, mēs nešķirojam, mēs ar tādu mēslainas ideoloģiju un zemo līmeni nenodarbojamies, jo es uzskatu, visi cilvēki ir normāli, nav sliktas nācijas, ir tikai kaut kādi atsevišķi individi, kuri varbūt nav labāki, teiksim tā, vai ir sliktāki par citiem. Reku policistiņš jāmet blociņā ar 0 sekotājiem, atkritumiņi salien šeit, jā. Tā kā tā, dargie draugi, rēķinat, principā karš klauvē pie durvīm, nepavēlti bija 60 km attālumā, principā no Latvijas, iedomājieties, no Latvijas robežas 60 km attālumā. 60 km attālumā jau reāli notiek kara darbības, un jārēķinās ar to, ka šādas kara darbības var atkārtoties, un vēlreiz es pasaku, 6 no rīta var ienākt kāda armija, kāda cits valsts teritorijā, ja? Ar to ir jārēķinās. Un pēc šī vakara Lukašenko, jeb šīs dienas Lukašenko ziņas, es saprotu tikai to, ka tur briest ļoti liela sūdi, jo Lukašenko sasaucis ir ārkārtas slepeno sanāksmi. Ārkārtas slepenos sanāksmes sasaucis tikai pirms kara. Tikai. Jā, tas nav tā, ka, jo visus tos jautājumus parasti var izrunāt tāpatās, bet tagad Lukašenko ir sasaucis ārkārtas slepeno sanāksmi. Tā kā redzēsim, skatīsimies, kas notiks, kā būs. Kur Kristians Daniels kaut kāds neaptāstāks. Nē, zin kā, man patīk, kā visi tie mani heiteri, kas ir heitojuši, kad karš sāksies, tad, kad viņiem būs kājas norauts, ja es gribu redzēt. Tas tāpat kā ar Covid, es visus brīdināju, neiet vakcinēties, ieberzīsieties. Un kas notika? Principā tagad jau tie pamuļķi neatzīst to, ka mēs bijām stulbi, neklausījāmies. Viņi jau neatzīst to, ka blaknes ir. Viņi neatzīst, daudz ir miruši no tā. Es runāju ar vienu tiktokeri Latvijā atpazīstam, kurš reklamēja vakcīnas. Viņš saņēma 1000 eiro par vakcīnu reklāmu, uztaisīja tiktokā. Un principā viņa mātei insults bija galvā no vakcīnām. Ja? Tā, kas mums grib pievienoties? Vēlniņu. Marčis, un kur tu būsi, ja sāksies karš? Es būšu Jauntvijā, loģiski. Kur tu citur, dārgie draugi? Gaiziņš uztais kādu video Jauntvijā, kur būs mājas, protams, jā. Vēlniņu, klausos. Ārnis, labs vakars, čau. Čau. Vēlniņu, jā. Sergej. Droši runā. Vēlniņu teiks kaut ko? Neteiks neko. Jā, izslēdzās laikam netīšām. Un tā, Ome One, heiteriem nebūs kājas norauts, nodevēji un debīliķi vienmēr izdzīvoja karos Latvijā. Nē, dārgais draugs, es jau to mēslainu aptuveni apzinos, kas man heito. Un tie ir tādi cilvēki, kas teiksim, no zemā līmeņa, viņi neaizbēgs no kara. Viņi reāli neaizbēgs no kara, viņus paņems kara mašīna, tas ir 100%. Jo viņi ir, kā lai saka, viņiem intelekts ir zems, viņi nezin, kur bēgt, viņi nezin, kur braukt, viņi pat nemāk lielu daļu biļeti nopirkt. Ja? Tā kā tie būs tie, kurš samals gaļas mašīnā, nesakiet, ka nebrīdināju. Очень страшно, люди не хочет войны, почему мы не можем жить дружно. Слушай, мы же можем жить дружно, но кланы, те, которые рулят мир,
они не могут жить дружно. Ну, понимаете, да, если АСВ, USA хочет, ну, сейчас, как сказать вам, БРИКС, это очень опасная вещь для United States of America. И, в принципе, БРИКС уничтожит США, да? Так что так, поэтому и не может жить дружно. KZDS vakcīnas pilnīgākā huīņa, rītiņš arī nomira no vakcīnas. Nu, tur jau tā lieta, es idiotus brīdināju, stulbā nāptais tā mēslaina ar Dauņa sindromu neticēja man, ja? Lūk, tagad riet savus blaknītes, un tas ir labi, ka jums ir blaknītes. Es katru rītiņu attaisu bezalkoholisko šampanieti iedzeru par tiem Dauņiem, kas ar blaknēm tagad slimo, kas ir nosprāguši no vakcīnām. Tas ir ļoti labi, ja? Jo stulbi bijāt, par stulbumu jāmaksā, neticējāt normāliem cilvēkiem, kas ar galvu draudzējās. Nu, paši vainīgi, ja? Tā ir tieši tas pats ar karu. Jā, tāpēc es saku, ir 10% iespējamība, ka nesāksies. Bet, nu, jāsaprot, ka normāli cilvēki kaut vai ir tik liela augsta iespējamība, ka sāksies, ka viņi jau pamet Latviju, un tā arī notiek. Paskatieties, cik mājas dārgās tiek tirgots. Visi jau metās nost, tagad tas režisors pa 1,5 miljonu Mežaparkā tirgo savu māju. Visi metās nost un bēg prom no Latvijas, jo visi saprot, nu, ka būs tādā dirsā, ka maz neliksies. Un tas būs visās NATO valstīs, visās Eiropas Savienības valstīs. Vakcīna. Tā, ejam tālāk. Heiteri motivē brāli. HVPK 70-80% ir blaknes no Covid šļuras vakcīnas, sirds slimības un tā tālāk, nu, bet tur jau tā lieta. Sašpricēja visus tos idiotus nāptēstos, un tagad stāsta, kad pasaulē, ziniet, ko tagad stāsta? Kad netipiski liels skaits ir miruši no karstuma, ja? Es neko nesaku, no karstuma vienmēr ir miruši cilvēki, un no karstuma tiešām var nomirt, bet tagad viņi noraksta to, kad, redziet, ir globālā sasilšana, un ļoti daudz cilvēki nomirst no karstuma. Kur tur auj visu tās gudrības, kur tieši? Atsakosi, liecies tāds. Vai es atsakošu, liecies tāds normāls pujaks? Tu neesi vakcinēts? Protams, ka es neesmu vakcinēts. Kādam idiotam ir jābūt, lai iet vakcinēties? Nu, tas taču ir tā tāda krāpšana, nu, tā ir tāda schēma. Pastāstiet, nu labi, es saprotu, daudz negrib atzīties. Kā jums ar blaknēm? Ir blaknes? Jā, jo nav tā, ka, Džeki, nu, jo jūs man tagad atzīsties, nav tā, ka es teikšu, ka tu esi idiots. Es taču saprotu, kā jūs apčakarēt, kādu marketingu paņēmienu tur tika likti lietā un tā tālāk. Matīs, Ernest, kurā gadā studēji Stradiņos? Klausies, es trīs reizes studēju Stradiņos. Vienreiz startu uzņēmēju darbību, divreiz tiesības zinātnēs, otrajā reizītē tas gan bija ļoti īsi. Es aizgāju, paskatījos garlaicīgi kaut kā. Kurs arī bija pilns ar cilvēkiem. Pirmajā kursā mums bija baigi interesantie cilvēki un tiešām bija forši. Bet otrajā jau reizē, kad iestājos pa otro reizi, tad bija tāds liels daudz un bija garlaicīgi. Borings, es aizgāju projām. Bet kurā gadā, nu tad man ir jāskatās vēsturē, principā, neatceros, 13, 15, jā. Startu uzņēmēju darbības arī neatceros, vajag jāskatās, jā, jo man tomēr nav vairs 6 gadi, kad tu vari atcerēties, kurā gadā, ko tu darīji. Paldies par jūsu viedokli, nav par ko. Arčiks saka, malacis, jā, nu ejam uz priekšu, daram, nu. Kā lai jums pasaka, redziet, nu, nebūtu projekts Jaunlatvija, jūs vispār neko nezināt par karu, jo man nebūtu jēga stāstīt par to, ka tūlīt sāksies 3. pasaules karš. Jā, nu nav tā, ka es baigi gribētu. Es jau, starp citu, pirms projekta Jaunlatvija nenācu laivos. Jā, man neinteresē nākt laivos, vēl kaut ko, nu, vienkārši neinteresē. Jā, tagad ir projekts Jaunlatvija, nu, loģiski ienākam, pastāstam, painformējam. Radio teica Baiba Sipiniece, kad es esmu izraidīts. Baiba Sipiniece ir varas mēslaine, jā? Viņai vīrs ir, vīra kaut kāds brālis vai kaut kāds tur rats ir sagrābies nenormālāko valsts naudu. Baiba Sipiniece pat ir atmaksāta, principā, ietekmes aģente.
Kariņa režīmam. Baidas Ipnieks ir tā, kas jums arī mēslainies tūm iekšā, kad ejat vakcinēties, neaptās tie pamuļķi, ja, un daudz arī noticē, nu jau baibiņi mums to saka, tā jau ir, un arī aizgāja novakcinēties. Bet ziniet, kas ir interesanti, kad Viņķelē, kas bija veselības ministri, kas spied arī tajā laikā vakcinēties un tā tālāk, nu tur, teiksim, atbalstīja visu to vakcināciju, viņai vīrs nomira arī, jā, atceraties to gadījumu, viņai vīrs bija bijušais izglītības ministrs, neatceros, kā viņam bija tas vārds uzvārds, bet fakts kā tāds. Jā, tā kā nāk atpakaļ un cilvēki noraujās par savām noziedzīgām darbībām. Rekur Jāma ienāk ar tādu jautājumu, ir vēl kas tic man. Jautājums ir, kam tieši konkrēti tu neticēt. Un tad, kad es uzdodu šo jautājumu, tie cilvēki nekad nespēja atbildēt, nekad neko nevar pateikt, nu tā reāli kaut kādus faktus man nolikt pretī. Jā, jo kam neticēt? Tam, kad šitai te Viņķelē, kas uzspied vakcināciju, vīrs nosprāga, ejiet paskatāties nekrologā, nu, atrodat Ķīlis bija. Ķīlis kaut kāds bija, Roberts Ķīlis, kaut kas tam līdzīgs. Kaut kā tam līdzīgi viņi sauc to vīru, ja, kas nosprāga. Mārtiņš Rītiņš nosprāga. Rekurta vienam vakcīnu reklamētājam mātei galvā insults bija, ja. Labi, ka izdzīvoja vismaz. Jokans, viss čotku neņem galvā. Es arī neņem galvā, Džeki, nu, saprotat. Uztais savu mūziku klusāk. Kur tu šodien tik skaļa mūzika ir? Klausies, šitādā formā par tādu pavēlu bloks ir, jā, man te piedodiet mēslaini nekomandēs. Iedomājušies, te uzslēdz to mūziku, jā. Tie, kas normāli pasaka, viss kārtībā, jā, bet ienāk kaut kāds Pērdelis, Huseins Vadims, jā, un sāk man stāstīt, kas man jādara ir. Klausies, tu kropli, tu man saki paldies, ka tev iespēja klausīties ir manī, ja? Citādāk tie dzērāji, kas jums te pasniedz kaut kādu huiņu, ticiet vai nē, es tagad glābu dzīvības daudziem cilvēkiem, es tagad izglābšu dzīvības, es jums pasaku, ja? Un ticiet man vēl beigās viss pateiksies tie, kam būs dzīvības izglābts, ja? Jo es kaut kā paredzu tās lietas, man vienkārši tā dzīve ir, es vēlreiz atkārtošu. Tad, kad bitkoins maksāja 4000, es teicu, pērciet, mēslaina vara, visa bļauba, nepērciet. Tie, kas paklausīja man, nopirka bitkoinu, pārdeva par 64 000, nopelnīja 60 000. Es teicu, pērciet, kad bitkoins maksā 15 000. Tie, kas paklausīja mani, arī vienu brīdi jau bija uzkāpis kaut kādiem tur 36 000. Atkal nopelnīja naudu, ja? Protams, ka bitkoins kāps uz 80 līdz 200 000. Tad es teicu par vakcīnām, neiet vakcinēties. Tie, kas paklausīja man, nedabūjuši tās blaknes, nenosprāga un tā tālāk. Es nezinu nevienu vakcinēto, nevakcinēto, kurš būtu nožēlojis to, ka viņš nav vakcinējies. Ja? Tieši tāpatās par ļoti daudzām lietām, ja? Jo vēlreiz uzņēmējiem jābūt ir čujam, ņuham un poņai. Jā, lai uztaisītu veiksmīgu biznesu. Tieši tāpēc man arī ir bijuši tik veiksmīgi biznesi. Ja? Es attaisīju Riga Float, aizgāju perfekti, nenormāli. Tur vienkārši man bija katru dienu bija pilns ar klientiem. Katru fucking dienu bija pilns ar klientiem. Jā, bija kaut kādi tur, kas atteicās tur pēc, nu zin kā dzīvē kaut kas pamainās, tur, es nezinu, tev pļutka piemetās, piemēram, ja? Un visu, un tu nevar atnākt uz Riga Float, nu tev, zin kā, nu negrib piedirst floatu, piemēram, ja? Bet fakts kā tāds, ka aizgāja perfekti, nu vienkārši šitā. Mums bija kaut kādi ieņēmumi kasē katru dienu ap 1500 eiro, 1000–2000 eiro katru dienu ieņēmumu. Nu, maz tas bija cīcene patiesībā jau, bet nu, mums vairāk tajā brīdī nevarēja paņemt. Es, protams, gribēju paplašināt rehabilitācijas centru, un mums būtu pacēlušies kases ieņēmums kādiem 7000 dienā, ja, kas arī nav daudz, bet nu, es to rehabilitācijas centru uztaisīju. Tīri tā sirds lieta tā man bija, ja, kāpēc es viņu vispār uztaisīju. Man nāca influenceri, nāca hokejisti. Īstenībā mēs nebūtu pakāsuši hokejā tajā gadā, kad pie Latvijā notikās hoķis, ja būtu Riga Float, nu, teiksim tā, mēs būtu labāk nospēlējuši, jo es būtu visiem hokejistiem iedevis bez maksas uzplautot, ja Ruks nebūtu aiztaisījis neleģitīvi ciet Riga Float un tā tālāk, ja, tā kā iznīcinājis vienkārši labu biznesu, kas palīdzēja latviešiem un tikt uz, teiksim tā, atjaunoties labāk un justies labāk. Tas pats hosteļu tīkls. 40 000 eiro dienā peļņas rekords, jā. Peļņas rekords. Es vienkārši jūtu, kur ir briesmas, es jūtu, kur ir nauda. Jā, vienkārši tādi cilvēki ir, kuriem ir attīstīts čuļš, ņuks un poņa un tā tālāk. Nu, un tieši tāpēc es arī saku, ir 3. pasaules karš tuvojās, un bez šīm visām lietām man vēl daudzas visādas lietas ir bijis, nu, tās, kuras es esmu paredzējis un kuras arī ir piepildījies, jā.
Tāpēc es saku par to pašu pandēmiju, tagad nāks virsū, redzēsiet, tūlīt jau sāks piespiest. Digitālā nauda, par ko runā arī, viņi jau ir klāt jau skolās, jau vecākiem. Ja tu gribi savu bērnu barot, tad tev jāiemaksā digitālajā kaut kādā tur maciņā nauda, viss. Ja, viss tas, ko mēs esam teikuši, es esmu teicis, ir piepildījies. Un tieši tāpat ar 3. pasaules karu, tikai lielākā daļa nepaspējas aizbēgt. Bet atgriežoties pie tā, kad es glābu dzīvības, ticiet man, es būšu izglābis vairākus simtus, ja ne tūkstoši cilvēku dzīvības. Ja? Vienkārši runājot par to, ka reāli 3. pasaules karš tuvojas. Un kaut vai viņš netuvosies, nav svarīgi. Pandēmija atnāks, superkrīze ekonomiski atnāks, ko jūs gribat sēdēt, atkal ierobežot savās miskastēs mājās, kaut kādās Hruščovenēs tirgojot nost, vēl Jaunpijām braucat pie manis ciemos. Nu? Ejam tālāk. Arčiks, es nevakcinējos un savos 45 jūtos super. Nu, tur jau tā lieta. Nu. Man māte ārsti ir ar 45 gadu, arī vairāk jau gadu pieredzi ir medicīnā, un viņa aizliedz visiem bērniem vakcinēties. Mēs 5 bērni. Visiem pateica nekādas vakcinācijas. Ārčiks Malats, paldies par jūsu viedokli, saka Katarīna. Jā, to mēs izlasījām. Mādī Johans rādījot tā. Johans, viss čotka neņem galvā. Nē, es jau neņem galvā. Rihards LV, sveiks Ernest, sveiks Rihard. Real Bravler, kas pa karu. Ēriks, neviens uz vecumu nepaliek veselāks. Taisnība, neviens uz vecumu nepaliek veselāks, bet, dargie draugi, ir kaut kas jādara lietas labā. Es arī tagad pa ilgiem laikiem atsāku kačāt, jūs kārtīgi uzkačāšos. Kā jaunībā, ja. Labi, īstenībā kā jaunībā es točnu vairs nevaru uzkačāties, jo jaunībā es principā dzīvoju zālē. Es trenējos dienā, ēntākā kaut kāds 3 stundas, es vienkārši močījos, negāju no zāles ārā. Es gribēju trenēties, man bija powers, pateicoties tam, es arī vinēju Latvijas armestīm čempionu posmu, spēka dienu 2372 cilvēkus uz pievilkšanos Latvijas ielu vingrošanas čempionu, vēl pēc kaut kādiem tur 3 gadiem airēšanā 5000 eiro norāvu. Supermačs vinēja Arneslingā, ja, un tā tālāk. Agrāk lauzos, principā man tur, nezinu, cik tur daudz džeki varēja nolauzt Latvijā, ja, tur tikai tie, kas bija no augstākām kategorijām, un, protams, slavenais Jānis Amolīts, kurš ir vairāk kārtējis pasaules un Latvijas čempions, bet es domāju, es būtu arī piemaucis klāt vēl tur kādu kilīti lieku un varētu arī Jānku paņemt, jā, tā kā tā. Viņš, protams, ir neapstrīdams čempions, jā, bet, ņēmams, jā, kārtīgi trenējās, tad ņēmams, jā, Krasovskis, ko es ap citu agrāk lauzu, viņš Jānku ir nolauzis sačos, jā. Tā, ejam tālāk, Arčiks saka, Malats, tev normāli šauj ārā. Tā, reku heiterīši mēslainīt atkal salīduši visus blociņā. Arčiks, es nevakcinu tā, to mēs atbildējām. HVPK Ruks ir petuks un tautas ienaidnieks, tur jau tā lieta. Armands Ruks ir konkrēti pret tautu, viņš konkrēti dara visu, lai attiecīgi šo te situāciju Latvijā pasliktinātu. Viņš ir totāli tautas melnajā sarakstā, vismelnākajā kopā ar visiem pāriem noziedzniekiem. Ja? Tāpat kā Guntis Bojārs ir Latvijas tautas ienaidnieks, kurš ir pret mani personīgi safabricējis raidījumu aizliegtais paņēmiens. Es esmu vienīgais cilvēks Latvijā, pret kuru ir safabricēts raidījums aizliegtais paņēmiens. Nav bijis tā, ka pret konkrēti tieši vienu cilvēku safabricē kādu raidījumu. Ja? Pret mani safabricē šo raidījumu, saucās aizliegtais paņēmiens. Ja? Tur mūziku uzliek tā kā idiņiem, lai tur liktos, ka var ticēt. Ja? Tur melus visādi saliek, tur nestāsta patiesību, ja? Kas tur realitātē notikās. Tur visur ērnas sliktais. Ja? Vara no manīm baidās. Varela saprot, ka es esmu ļoti bīstams šai noziedzīgai varelei, un tā arī ir. Tā arī ir, jā, ar to pašu projektu Jaunpilsnī visi normāli cilvēki brauks pie mums dzīvot, nevis miskastē Latvijā paliks. Monkey Entertainment korporācija iznīcina visu biznesus. Katru nedēļu, nākamnedēļ cena 8000 eiro. Nespratu? Mums tagad jau cena ir 8000 eiro. Ēriks, kur no... Labvakar, es redzēju, kā jūs tikāt arestēts, vai tā ir taisnība? Sorry par jautājumu. Nu, kāds ir, man arestēja uz 10 stundām Jaunzēlandē, neielaid Jaunzēlandē, jo man, principā, man bija paziņojuši pēcdienas, lai neielaiž Jaunzēlandē, kā man tas izskatās, ja, un man sagaidīja pie robežas jau ar kamerām, principā cilvēki jau, tā kā jau, gatavojās man arestēt.
arestēt par ko beigās. Pārmeklēja vairākas reizes, narkotikas neatrada, ja? Neko neatrada, neko nelegāls nedarīja. Beigās viņi piešojās tāpēc, ka man nebija atpakaļ ceļa biļete, un tāpēc neielaida iekšā Jaunzēlandē, un kaut kāda mēslaina bija sarakstīta tur internetā par mani, ja? Pilnīgi nekādi fakti, nekāds pamatojums, ja? Bet tur kratīja man 2 vairāk stundas, ja? Un beigās ielika man ķurķi, un beigās aizsūtīja vēl pašās, beigās aizsūtīja uz atpakaļ uz Kuala Lumpuru 12 stundas pa viņu nodokļu maksātāju naudu, ja? Nevainīgs cilvēks neko sliktu nav izdarījis, ja? Un ņem aizsūta projām. Es viņiem saku, es esmu gatavs to biļeti nopirkt, ja? Un lidot, kāpēc jūs jātērē nodokļu maksātāju naudu, jāliek man cietumā, jāboja attiecības ir un tā tālāk, ja? Es esmu gatavs nopirkt, nē, mēs jūs sūtīsim atpakaļ. Tas bija vienkārši pēcdienas pasūtījums pret mani, ja? Jo, ne jau pirmo reizi pret mani vēršās šādi un tā tālāk. Un ne arī pēdējo, jo ciet man. Sandra, Arčiks pātrināt ar vakcīnu savu aiziešanu no šīs pasaules arī nebūtu pareizi, vai ne? Monkey Enter. Da labi, nejoko par sportu savu, Maločiks. Ko jūs jokoju, vecais? Manā Telegram kanālā, šajā TikTok kanālā notina video uz leju, redzējis, kur diploms man ir pirmā vieta. Paskaties. Es, man liekas, arī ieliku kairēšanas tos sačus, kurus tur norāvu 5 štuks. Tas bija uz koncepta, jā, uz koncepta. Tas nebija akadēmiska kairēšanā. Es trenējos pie Valda Meikališā. Viņš ir olimpiskais čempis, kurā tur gadā kļūs par Latvijā. Viņš jau ir vecs, viņam ir pāri 60 pie 70 gadiem. Tā kā tā. Jā, man jau sportā, es esmu sportā daudzus gadus. Es diezgan jaudīgs džeks esmu. Ja es būtu pareizajā sportā ietrāpījis, piemēram, tur, nezinu, sāc nevis ar biznesu nodarboties 18 gados, kad es atvēru savu pirmo uzņēmumu, bet, piemēram, sācis, es nezinu, sprintā skriet, es tev pasaku ar garantiju, es būtu skrējis olimpiskajās spēlēs, es būtu varbūt pat pirmo vietu noraust, jo, man ir jauda, man ir enerģija. Man arī, teiksim tā, visas dotības, kas ir priekš sprintera, priekš tādiem eksplozīviem sportiem, ir ļoti, ļoti jaudīgas, jā. Izturības sportiem es baigi neesmu piemērots, bet tādiem jaudīgiem sportiem, kas, nezinu, whatever, boks, piemēram, vai kur tev eksplozija vajadzīgs spēks, jā, tur es esmu ļoti, ļoti labs īstenībā. Un es aizgāju beigās kaut kādos tur, cik tur 30 gadiem arī bišķīt sprintu paskrēju. Es sapratu to, ka es varu aiziet līdz līmenim kaut kāds 11 sekundes. Tas ir principā, ap 11 sekundēm man bija šie te rādītāji, bet tas ir principā, es nekad mūžā nebiju trenējies skriešanā vai vai sprintā, ja. Es sapratu, ja es vēl patrenētos, ja, tad es varētu mēģināt dabūt zem 10 sekundēm, ja, un tas jau ir principā ļoti, ļoti, ļoti labi. Jūs vienkārši man nezināt, ja, es esmu tāds, kurš ir točni ļoti neatlaidīgs, tā kā pitbullterieris iekošās tev kājā sajūt asins un tur 32 atmosfēras, un lai tu dabūtu pitbullterieru kodienu ārā, tev ir jāņem ar lauzni, tev ir jāatlauž viņu žoklis vaļā, ja. Līdzīgi ar mani, es vienkārši neesmu pēdiņš, es nepadodos, ja, saprotiet, lai kāda būtu situācija, tas ir mans dzīves moto, lai kāda būtu situācija, nekad nepadodies. Un kā ir teicis Ēriks Marija Remarks, tad, kad tu nepadodies, tu esi stiprāks par savu likteni, ja, Ēriks Marija Remarks. Ejam tālāk. Eolika bloķēšana visiem netik vēlamiem viedokļiem ir super metode. Tāds vienpersonisks autoritārisms tieši tā, ja nepatīk par to bloks, mēslainē iet blokā, vēl vienu nobloķējām tikko. Saprotiet, mans laivs nepatīk kaut kas, dirst, tik vienkārši tas viss ir. Eolikai tā, kas tur piekrit Eolikai? Maro piekrit Eolikai arī iet blokā, aiziet blokā. HVPK Latvija ar mazo jāmaina oficiāls nosaukums uz Lateja. Tur jau tā lieta, es domāju, visi normāli cilvēki arī Latviju sauc par Lateju. Sandels, tad kāpēc tā video bija tik agresīvs? Kurā video? Tajā Jaunzēlandes video, klausies, tu atbrauc uz citu valsti, tu esi nolidojis 12 stundas, tev sāk piesieties 2 stundas, tev visāds stulbs pratināšanas jautājums prasa, kad reāli cilvēks turistu, starp citu uzspiežat sirdis, lai mums vairāk skatītāji sirdis šērus saspiežam, tev prasa visāds muļķīgs jautājums.
kāpēc tu lidoji caur Turciju? Es saku, kāds ir caur Turciju? Nu, visi tie notikumi, es saku, es gribēju atbalstīt Turkus pēc zemestrīces, 50,000 cilvēku gāja bojā, kas tur slikts ir? Ja? Kāpēc tu lidoji caur tur vēl kaut caur Šariādu es izlidoju? Bet es vienmēr lidoju caur Arābu valstīm. Tagad es arī atlidoju no Omānas. Man nenormāli patika Omānā bomba. Es atlidoju te, es aizdošu vēl kaut kur. Es lidoju pa visu pasaules, esmu bijis vairāk kā 50 valstīs. Tas ir normāli, bet no šitā te tev sagaida, mēģina visādām metodēm tur represēt. Beigās viņiem pateica, ejiet jūs dirst uz saviem stulbiem jautājumiem, es jums neko vairs neatbildēšu. Vienkārši ejiet dirst, ja, un viss, nu. Nu, viņi jau salika to raidījumu, ja, tur viņi jau nerāda to, kā viņi 2 stundas man tur pratināja līdz izved no pacietības ārā. Ja, un vēl tur sāk prasīt, cik man nauda kameras priekšā, ko es tur rādīšu, ka man tur, es nezinu, 2 miljonu kontā ir, piemēram. Nu, kāpēc man tas būtu jārāda? Viņi uzfilmē, tā man vids tur sāk piesie vēl kaut ko. Ja, kāpēc vispār kādam jāzina, cik tev tur kontā nauda? Ja, tur vai 500,000, nu, zikā. Daudz zināsiet, maz gulēsiet, teiksim tā. Tāpēc es arī netaisījos rādīt, ja, cik kur kas ir noslēpts. Tā. Sandra, paldies par atbildīm. Maro, nu beidz, dziedāju tur citu dziesmu. Lidostam. Kā es Ernest vēlies mūsu organizācijā faitot? Nē, es negribu tagad faitot nevienā organizācijā, jo, nu, diemžēl, neesmu tādā līmenī, lai tagad baigi boksētos ar kādu zem 10 sekundēm. Ričards, 100 metru rekords ir 9 sekundes. Pagad 9 ar kaut ko, jā, ar 9 ar kaut ko. 100 metri ir 9. Man liekas, ka nav vēl neviens 9 noskrējis. Nu, tā, ka ir 9, jo visur tās cīņa ir par 10 daļām, 100 daļām, jā. Tur, teiksim tā, ka 9,8 Usains Bolts noskrēja, jā. Tā viņš tur pārsit vai nepārsits, tagad neatceros, jā, bet fakts kā tāds, ka 9 sekundēs, man liekas, ka vēl neviens nav noskrējis. Nu tā, ka toč 9 sekundēs. Interesanti, par kur tu? Jā, rekurs tā. Laucinieks garos gabals ar krosa skriešanu, tev patic, ka? Nu, man patika, jā. Agrāk es skrēju kaut kad aizpagājuši gadu laikam vai pagājuši gadu. Es tagad precīzi nepateikšu. Es skrēju 40 km nedēļā kaut kādu gadu no vietas, jā, 40 km, no aptuveni 40 km nedēļā. Gadu no vietas, jā, man patīk skriet, bet, nu, tas gluži nav tā mana spēcīgākā puse. Melnais 711 saka, čau, Melnais. Elīze, cik izmaksāja, ja es vēlos dzīvot Jauntvijā? Nopērk zemes gabalu. Zemes gabals tagad maksā 8,000 eiro. Uzbūvē mikromāju, vai arī mēs tev uzbūvēsim mikromāju zemes gabalu, tu var paņemt kredītā. Nekādas problēmas, jā, mikromāju tu var uzbūvēt, nu, sākot, nezinu, nu, tādu normālu foršu pa 6,000 eiro, 15 kvadrātmetri terasīt uz jumta. Starp citu, jā, daudz domā, tur 15 kvadrātmetri baigi maz. Dārgie draugi, šitā viesnīcas istaba visa, jā, šitā viesnīcas istaba ir arī kaut kur uz 15 kvadrātmetriem. Nu, kaut kur bez precīzi jums nepateikšu, es neesmu te viņu izmērījis, nu, aptuveni uz 15 kvadrātmetriem, jā. Tā kā pats te ir superīgi dzīve šajā viesnīcas istabā, jā, tad, nu, tiešām nav kur piesieties. Nu, labi, es kaut kad pamērīšu 1, 2, 3, 4, 1, tūlītās, 1, 2, 3, 4, 7. Varbūt, nu, jāpaskatās, šitā varbūt ir kaut kāda 17 metri, bet 15 kvadrātmetri ir pietiekami liela platība, lai tu forši normāli varētu justies. Protams, ja tev maciņš atļauj ņemt 2 gabalus, uztaisi 30 kvadrātmetrīgu mikromāju ar jumta terasi, ja? Nu, plus vēl var nopirkt ar atļauju, teiksim, 2 stāvu mājas būvniecībai, tad tu var 2 jau stāvos celt un tā tālāk. Bet atcerieties, pats galvenais, tas ir nenormāli elementāri. Uzrakstat man e-pastu rieksternest@gmail.com vai vienkārši sazināties Facebookā. Es jums sarunāsim, kā jūs gribēsiet. Varat ņemt gan kredītā, varat maksāt uzreiz. Ja ņemt kredītā, tad ir 10% nāk klāt. Pie maksājuma jānomaksā ir aptuveni gada laikā. Varam vienoties, cik ilgs šis te maksājums ir. Bet fakts kā tāds, kad atlidot un sākt dzīvot Jauntvijā, tas ir tik nenormāli elementāri, tikpat ļoti elementāri, kā aizbraukt un sākt dzīvot kaut kādā Liepājā. Vienīgā atšķirība ir tā, ka 24 stundas jālido. Jūs atbraucat uz Jauntviju, es jums visus izrādu, kur kafejnīcas, restorāni, kur
tirgi, kur var nopirkt pārtiku, kur tur ir, es nezinu, slīpnīcas, skolas, hospitāļi, bērndārzi, pludmales, autobus. Visu es jums izrādu, jā, jums, principā, pat vēl vieglāk būs nekā uzsākt dzīvi Liepājā, jo jums es kārtīgi esmu gatavs visu parādīt. Eiropas Hit radio Jauntvijā būs futbola laukums. Jauntvijā jau ir futbola laukums, ja mēs runājam par Jauntvijas piegļošajām teritorijām. Tur futeni jūs varat spēlēt, starp citu, jūs varat droši iet spēlēt tur regbiju un volejbolu, jā? Tā kā easy. Kāds karš, bet paldies par informāciju, saka Vijole. Noteikti došos uz Jauntviju, saka Vijole. Paldies tev, Vijole. Tā. Labs vakars, saka Rīgas 93. Labs vakars. Jā, starp citu, tie, kuri man nepaspēja noskatīties, redzēt, tagad es esmu redzams arī YouTube'ā un šeit Facebookā iemet, bet YouTube'ā laikam es metīšu vairāk tos linkus iekšā. Bet, kas zina, jā, skatīsimies, Ernests Rieks Facebookā varbūt arī iemetīšu, jā. Tā, es sāku šos te laivus mest iekšā. Čau, saka, kas mums melnais 711. Elīs, cik izmaksāja, es vēlos dzīvot Jauntvijā. Eiropas Hit Jauntvijā būs futbola laukums. Imka, čau Ernest, čau Imka, LP, cik mājas Jauntvijā jau sacelt, drīz braucam, drīz visu rādīsim. Žaņā, iepriekš teica citu cenu mikromājai. Saprot, mikromājas, ko nozīmē iepriekš teica mikromājas? Atšķirībā no tava maka biezuma, tu vari uztaisīt mikromājas. Tu vari uztaisīt gan par 20, tas tāpat kā Latvijā, tu vari uztaisīt gan par 20 000, gan par, es nezinu, vēl lielāku summu, gan par mazāku summu, jā, tas viss atkarīgs kā tu un ko tu taisi. Tā, ejam tālāk. Rihards Celē, kurā valstī esi? Taizemē. Ričards, kura ir stiprākā NATO vai BRICS organizācijām karaspēku ziņā? Ričard, es pateikšu godīgi karaspēka ziņā, ja tīri mēs runājam par karaspēku, teiksim, kareiviem, tad, visticamāk jau, ka tomēr kā BRICS, jā, bet... daudzums, cilvēku daudzums, bet bruņojums, tur ir strīdīgs jautājums, ja, tur ir strīdīgs jautājums, tur baigi jāiedzinās, atceries, Ķīnā ir 1000 dronu ražošanas rūpnīcas, tu saproti, ko tas nozīmē, ja, reāli Ķīna spēja saražot dienā, pat 100 000 kaujas dronus, 100 000 kaujas dronus vienā dienā. Tie, kas atkal netic, ieraksta, lūdzu, Google, how many drone factories are in China. Vienkārši ierakstat un pārbaudat informāciju. Un tie ir 100 000 kaujas dronu. Jūs saprotat? Tāpēc grūti ir spriest, kam tas bruņojums ir labāks. Skaidrs ir viens, ka Amerika jau ir tāda, kas jau, viņiem ir grūti ar darba spēku, viss maksā dārgi, un viņi nevar cept tik daudz dažādus visādus dronus kā Ķīna, viņi vienkārši nevar tik ātri uzcept, jā. Viņi var iziet uz kvalitāti, principā Abrams tanki ir Abrams tanki, ir Amerikai pieredze, viss pārējais, nauda un tā tālāk, tā kā, baigi, zini, jāiedzinās ir. Bet man patīk šis temats īstenībā kādreiz uz svaigākām tēmām varam arī vēl parunāt. Tā, Rīgas 93 drīz lidoja uz Jauntviju. Jā, kur visi varat apskatīt Rīgas 93, kurš drīz lido uz Jauntviju. Laicīgi iegādājās zemes gabals, pazīst mani jau kaut kādus, es nezinu, 12, ja ne pat vairāk gadus, iespējams pat vairāk gadus. Trenējamies agrāk ielu vingrošanā kopā. Ļoti forši Džeks, viņš ir uzņēmējs, viņam ir bijis busu bizness Latvijā, viņš ir eglis tirgojis, viņš ir tirgojis krēslus izīrējis Jūrmalā un tā tālāk. Ļoti apķērīgs, apsviedīgs, un viņam arī ir šis te uzņēmēja čujs un ņuks un poņa, viņš saprot, kur ir jāinvestē. Un viņš nevienu reizi man nav teicis, ka tur kaut kāds projekts, kaut kas tur neizdosies, vēl kaut kas, ja? Tieši otrādi, viņš brauc uz Jaunlatviju. Jā, kur varat paskatīties Rīgas 93, jeb Dīns Ričards Andersons. Es ceru, ka drīkstēju atklāt tev piedod, jā, bet pats jau tikko pateici, es domāju, tev jau zikā. Es nezinu, Dīnam ir tur vispār bildes vai nav, bet es domāju, ka
daudz jau tev atpazīst, un domāju, arī pats daudziem es pateicis, kad brauks uz Jauntviju, bet, jā, nu cilvēks, kurš uzreiz piedāvāja, klausies, ko mēs varam darīt Jauntvijā, un es viņam uzreiz saku, mēs varam zemenes stādīt, mēs varam džinģeru stādīt, mēs varam, viņš man jautāja, skatos, kad cukurniedras tur arī tirgojās, es teicu, cukurniedras ne, cukurniedras ir neizdevīgi audzēt, jo principā tur tā marža, ko nopelnīs ļoti maza. Tāpēc mēs nonācām pie džinģera, pie čili, visu to var stādīt Jauntvijas zemē, es dodu zemi, es ņemšu kaut kādus, nu, tur, principā, ja Dīns gatavs visu uzņemties, es ņemu kaut kādus, tur, nu, procentiņus izdomāsim, tur, nu, tā, lai Dīns grib strādāt, lai Jauntvijas nodoklīts kaut kāds ienāk, lai mēs varam uztaisīt superīgi fantastisku Jauntviju, jo viss tā nauda, ko es saņemšu no šīm te, teiksim, kaut kāda daļiņa, ko tur būsim saudzējuši, es jau visu investēšu Jauntvijā atpakaļ, tur taisīšu apgaismojumu, taisīšu tur ceļus. Tur jau viss ir īstenībā piebraukt, jo tu vari, bet, nu, loģiski, ka vienmēr var visu, teiksim tā, gribēt labāk, ja? Mēs uztaisīsim tur skaistas pakāpienas apgaismots augšā uz kalnu, baseinu lielo, parku, visu pārējo, ja? Nu, uztaisīsim tieši tā, lai ir, nu, tiešām pa pirmo, ja, kā saka, lai cilvēki brauc un atstāja mums 10 balles bookingā un 4,8 vismaz kā minimums atstāja Google, ja, lai gan, protams, tieksimies uz vislabāko. Tā kā tā, jā, un mums ar Dīnu arī paredzēts, viņš ir ļoti gudrs, apķērīgs foršs džeks, uzreiz arī šo te velonomu iespējams taisīt vaļā vai šie te rolleru nomu. Jo, redziet, rolleri ir tāda vajadzīga lieta. Principā tur tikai kaut kāda viena rolleru noma visā, kur nemāk darboties. Es, protams, nestāstīšu biznesa noslēpums, kā mēs panāksim to, ka mēs esam pirmie un ka mums būs, teiksim, visapmeklētākā rolleru noma, bet vienu es varu pateikt, mums ir arī plāns uztaisīt, man ir plāns uztaisīt lielu hosteli un tādu naktsmīti, kur būs gan istabas, gan privāts istabas, gan hostels, kur jūs varat droši braukt, palikt aptuveni 150 eiro mēnesī, varbūt 250 eiro mēnesī, maksās viena gultsvieta, skatīsimies, protams, bet iedomājieties, jūs varat dzīvot par kaut kādiem 150-250 eiro mēnesī, nekas jums vairāk nav jāmaksā, jūs baudat dzīvi, baudat sauli, dzīvojat pusgadu, pārdzīvojat šo te visu pandēmiju, visu šo te kara sākumu un drošā vietā un tajā pašā laikā jums vispār ne par ko nav jādomā, jābēdājās un ekonomisko krīzi var pārvarēt pie mums un tā tālāk. Tas, protams, nav akmenī cirsts, ja, jo, nu, teiksim tā, drošāk ir nopirkt savu zemes gabalu, jo, nu, būsim godīgi, ja sākās karš, tad tās cenas, nu, tas būs 2000 mēnesī par gultsvietu, jo, principā, simtiem miljonu cilvēku vēlēsies pamest Eiropu. Tie ir simtiem miljonu cilvēku, un loģiski, ka liela daļa dosies uz pašu drošāko, nu, otru drošāko vietu pasaulē. Fidži, kas ir starptautiskos topos, atzīt kā otra drošākā vieta pasaulē, kur dzīvot, jā, es personīgi uzskatu, ka tur ir ļoti droši varētu pat saukt par pirmo drošāko vietu pasaulē, jo tieši tāpēc, ka Fidži neviens nezina un nevienam neinteresē, kas notiek Fidži, neviens arī netaisās Fidži iekarot un tur nav ko zakt un tur nekas tāds nav, lai kāds tur baigi iet tērēt savus armijas resursus un iet iekarot Fidži, jo reāli iztērējot iekarošanā daudz vairāk naudu, nekā to var vienkārši paņemt nopirkt tāda lieluma, es nezinu, mega salu kaut kur citur, ja? Nu, ja mēs tā skatāmies. Ja? Tā kā mums ir vairāki biznesi padomā, visi varat apskatīt Dīnu. Es arī skatos, kad daudz iet skatīties tieši Dīnu šajā momentā, jo man samazinās iedzīvotājs skatītājs skaits, bet fakts kā tāds, jā, rekur arī pirmie jaunieši parādās. Un man prieks, ka visiem jauniešiem ir tāda veselīga biznesa domāšana, ja, kas domā, kā kaut ko foršu izdarīt, uztaisīt, un ar manām smadzenēm un jūsu smadzenēm mēs varam ticēt, man panākt ļoti daudz un gāzt kalnus un tā tālāk, jā, sastādīt tos pašus kokus, mēs drīz laidīsim. Visiem rādīsim, kā mēs stādam kokus, agarvūdu, sandalvūdu, jā, mums ko investori sūtīs un ir pasūtījuši. Principā būs diezgan daudz koku jāsastāda, jo šis koks, atceraties, viņš pēc 7-8 gadiem, kad karš un ekonomiskā krīze būs beigusies, jā, un būs kaut kāda augšupē, tad ir tas brīdis, ka šo koku tu vari jau pārdot pa 10 000, jā, jo šiem kokiem, principā, viņiem nekad nezūd vērtība, viņi nekad nepaliek lētāki, pieprasījums pēc šiem kokiem, sandalvūdu un agarvūdu ļoti, ļoti strauji aug, jā, tālūkās īsumā.
Ernest, tev brālis ir Jānis? Nē, nav man brālis Jānis. Tā kā tā, Ričards LV, kurā valstī es to mēs atbildējām, Ričards man jautāja par to armiju. Jā, tas īstenībā jāuztais ir kaut kāda, varbūt vēlāk vēl kaut kāda, šī te kaut kāda garāka, tiksim tā, saruna par to armiju, ja, jo tur ir daudz faktoru. Tur nav tā, ka, zini, 1 vai 2, tur ir tiešām tūkstošiem faktori, kuri ir jāsalīdzina. Jā, psiholoģiskie faktori. Tur ir nereāli daudz faktoru, kas tiešām spēj ietekmēt, kur ir tad stiprāka un kur ir vājāk. Tā, kas mums te notiekās, kas mums Briks, tā, nav man brālis Jānis, jā, tā, atkal saskrēja jautājumiņi. Tā. Briks, kad pirmā mikromāja būs gatava, ko varēs apskatīt drīz, pokermeistars Jaunatvijā būs sava armija? Nē, neplānojās. Kā ar darba iespējām Jaunatvijā? Ļoti liels, plašas darba iespējas, ja precīzāk sakot, biznesa iespējas. Ja? Skatoties, ko tu māki, tad tev jāsaka, ko tu māki, bet fakts kā tāds, ka tu tur pelnīsi daudz vairāk nekā tu pelnīsi Latvijā, Eiropā vai jebkur citur. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka šī valsts ļoti strauji attīstās, tieši tāpēc, ka turismu skaits tur aug. Skaties, piemēram, Dīns ir nopircis 4 zemes gabals, ja? Viņš uztaisīs, skatīsimies, cik viņš pats gribēs, bet ja 4 mājas uztaisa, vidēji mājiņu laidīs pa 100 dienā, tas ir kaut kādi 400 dienā, tie cik mums sanāk, vidēji, ja, tie ir 12,000 mēnesī, 24,000 2 mēnešos, 240,000 gadā, ja, bet, protams, tas sanāk 288,000 gadā, bet, noņemam tukšās season, noņemam to, kad ir 15% jāmaksā bookingam komisijas maksas, kaut kāds ap 200,000 gadā, ja, tu vari, principā, nopelnīt. Kur tu vēl tādu naudu vari nopelnīt? Nekur, ja. Un, jā, Dīns jau, starp citu, ir atradis suprīgas mājas, ko viņš jau sūtīs drīzumā, vai jau ir pasūtījis, nezinu. Man atrādīja ļoti labas foršas mikromājiņas, 12,6 kvadrātmetri, un viņš jau, principā, noskaidrojas, cik maksā konteiners šīm te mājām. Konteiners maksā kaut kādi, laikam, 6,000 eiro, bet tur 2 mājiņas nāk iekšā, tātad 1 mājiņa maksā atsūtīt kaut kādi 3,000 eiro, bet es domāju, ka tas varētu būt arī nākotnē vēl lētāk un tā. Skatīsimies, kā būs, jā, cik kas ko sūtīs, bet šīs mājiņas varēs arī no Dīna nopirkt, jā, un tā kaut kā. Tā, ejam tālāk. Diksija saka, pats labākais projekts Jaunatvijā, Ernest, mēs tev mīlam, paldies tev, Diksija. Tā. Speci bija Jaunatvijā, nē, viņi nevar atļauties atlidot uz Jaunatviju. Jā, uz Jaunatviju, ir cilvēki, kas nevar atļauties nopirkt biļeti par 600 eiro, piemēram, 550, jā, 650 eiro, viņi nevar atļauties, jā, tad viņi tur mēģina visādas diversijas taisīt no tā, kas man te notiekās. Jānis, nē, neko nerādīja, viņa nebija Jaunatvijā. Gomera, kad būs tā dzīve Jaunatvijā? Kāda būs tā dzīve Jaunatvijā? Es jau esmu rādījis kaut kādas video, un tad, kad aizbraukšu, atkal parādīšu, kā tur dzīve. Pozitīvs, sūta pīsiņu, čau, pozitīvu. Don Papa, cik mājas jau uzstāts Jaunatvijā? Drīz tev visu rādīšu, visu. LP, cik cilvēku šobrīd iegādājušies zemi Jaunatvijā? Daudz cilvēku ir iegādājušies zemi Jaunatvijā. Ar laiku redzēsi, cik ļoti daudz. Tavu mamma, kā tev patika Jaunzēlandā? Ideāli eskortiņu pavadīja līdz viesnīcai apmaksātai. Ēst iedeva, apsargāja man viesnīcā, jā, super, fantastiski uzņemšana, man patika. Matīs saka, paldies tev, Ernest, par Jaunatviju, nekādu problēmu. Tā. Gatis Almanis nokavēja, jau stāstīja. Tās, jā, sveiciens Gatim Almanim, arī cilvēks ar zelta rokām, jā, bet
no investīcijām maz ko saprot, tāpēc vēl nav nopircis zemi Jaunlatvijā, bet fakts kā tāds, ka, cilvēks māk strādāt, jā, saprot, jā, un tur ir arī, tomēr Jaunlatvijā daudz māls būtu, ko darīt, celt mājiņas. Jā, jo atceramies, ka mums jau nav tā, ka nav maksātspējīga publika, jā. Ir tādi, jā, kas ir budžetā, teiksim tā, šie te pircēji, bet ir tādi, kas var atļauties arī samaksāt meistaram ļoti labi, jā, lai uztais kaut ko tiešām, skaistu. Sandra saka, paldies par Jaunlatviju. Jā, Sandra, nekādas problēmas. Tā, noslēpums saka, es arī noteikti ar ģimeni došos uz Jaunlatviju. Paldies tev, noslēpumu, paldies. Girts, es izmācījos par celtnieku. Celtnieki, welcome, laipni lūgti, jā. Un atceries, ka Latvijas celtnieki, viņi ir būs ļoti pieprasīti Jaunlatvijā, jo loģiski, kad latvietis pasūtot sev kaut kādu māju, vienalga tur mikromāju vai makromāju uz 500-700 kvadrātmetriem, jo atceraties, mēs jau tirgojam arī lielos gabalus par, viņi maksā 40,000, bet tagad ir atlaid 32,000 eiro. Principā viņi jau būvēs, tiešām liels mājas, tur tikpat labi uz 700 kvadrātmetriem. Kāpēc uz 700? Tāpēc, ka pirmkārt viņi var atļauties, otrkārt tur būvizmaksas salīdzinoši ar Latviju ir daudz zemākas, jo rēķini, kad tiem palīgiem, kas tev, piemēram, nāks palīgā, viņiem ir jāmaksā 15 eiro dienā, jā. Tu vairs nevar atrast normālus palīgstrādnieks pat par, virs 50 eiro Latvijā. Tur, principā, tu maksās 15 eiro dienā palīgstrādniekam, jā. Tā kā, rēķini, ja tu māki vadīt celtniecības darbus, tu māki komunicēt ar cilvēkiem, tu priekš viņiem var būvēt to, ko tu māki būvēt vai gribi būvēt, jā. Vai arī vari sadarbībā ar mani, es tev dodu zemes gabalu, tu uzbūvē kaut kādu māju, mēs tirgojam zemes gabalu ar attiecīgu māju, jā, tad, kad ir jau viss uzcelts, tad, un ir pircējs nopērk, jā, attiecīgi jau tu saņem naudu par saviem pakalpojumiem, jā. Vienīgais, tad tev jābūt kaut kādai savai naudai. Bet, principā, dažādas iespējas, kā visu darīt, attīstīt, taisīt biznesu un vispārējo. John Rambo saka, paldies tev, veicīt, mēs tev ticam, super, John Rambo. Ejam tālāk. Cik viens hektārs maksā? Hektāriņus mēs nepārdodam. Gāds saka, paldies par komplimentu, nav par ko. Kurš būs Jaunlatvijas prezidents? Zini, kā mums ir modernā pašpārvalde, ja kaut kas līdzīgs tautvaldībai, mēs nav tā, ka mēs gribam kaut kādas vērkturus virs sevis, nē, mēs paši lemsim, kā būs. Dargie draugi, uzspiežam sirdis, lai interesantāk skatīties. Visiem ir nošērojam šo laiviņu, lai aiziet tautās un droši uzdodam man vēl jautājumus par visu, kas notiek Latvijā un notiks Latvijā. Cik jau mēs ilgi esam, starp citu, varbūt arī jābeidz, varbūt nav ko vairāk vārīties, ko. Man nerāda, cik mēs esam, 1 stundu, ko mēs tikai 1 stundu esam laivā? Jā, man jau parasti, zin kā, jāaiziet tie laivi bieži vien uz kaut kādām tur 3 stundām. Es nezinu, maksimālais kaut kāds 5 stundas ir bijis laiviņš. Gats Almans Speci jau bija uztaisījuši reklāmu Jaunlatvijā, bet viņš jau nebija Jaunlatvijā. Spīdols, veiks, kurā valstī šobrīd atrodies? Es atrodos tagad Taizemē. Tad baudu Taizemi pēdējās dienas, tad lidoju tālāk un tad atkal, un tad jau šauju uz nekur citur kā uz Fidži. Super salaikojam, saspiežam sirdis, lai visiem interesantāk skatīties. Lai gan šodien jau mēs laikam esam tomēr noduši baigi džēzu un iespējams jānāk tad rītā ir laiviņā, bet katrā ziņā visi, kur man grib sakontaktēt, rieksternest@gmail.com vai Facebookā Ernest Rieks, braucam visu uz Jaunlatviju, te nāk virsū pandēmijā, superkrīze, karš un viss pārējais. Ja labi te nebūs un jau nav, runājot par Lateju, nav labi un nebūs tur labi. Ja paskatieties, kādas cenas, kādas izmaksas, laiks pretīgs ir ārā. Es nezinu, kā jums tur tagad ir, ja, bet, ja mēs salīdzinām ar normālu valsti, tad Latvijā, principā,
ir pretīgs laiks, tajā pašā laikā normālā valstī, piemēram, tagad es esmu Taizemē, te eju un baudi to gaisu, to atmosfēru.